Sveiki! Mani sauc Egons Čolakjans. Šodien es gribu vērsties pie visas cilvēces ar steidzamu paziņojumu, kas skar visas mūsu civilizācijas likteni. Es pieņēmu lēmumu veikt šo uzrunu sakarā ar manu neseno dalību Nobela komitejas un Nacionālās zinātņu akadēmijas kopīgajā sēdē Vašingtonā, kur mēs apspriedām dezinformācijas jautājumus. Man tas kļuva par pagrieziena punktu. Es redzēju, cik milzīgs ir nepatiesas informācijas apjoms ap klimata pārmaiņu problēmu. Tas arī mani pamudināja izdarīt šo paziņojumu. Jautājums ir neatliekams, un tam ir liela nozīme visa dzīvā izdzīvošanā uz mūsu planētas. Vispirms īsi iepazīstināšu ar sevi tos, kuri mani nepazīst, lai jums būtu izpratne par mana paziņojuma nopietnību un tiesiskumu. Es, Egons Čolakjans, esmu kvalificēts elementārdaļiņu fiziķis un sadarbojos ar vadošo elementārdaļiņu fizikas laboratoriju CERN. Es aktīvi iesaistos jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrādē, nākotnes gredzenveida kolaidera daļiņu pātrinātāja radīšanā, kam piemīt ievērojami lielāka enerģija nekā iepriekšējiem pātrinātājiem. Es arī piedalos NASA NISAR misijā, pirmajā satelītu datu vākšanas misijā superaugstās frekvencēs, kas ļauj novērot plašu procesu klāstu uz Zemes, no ledāju un ledus vairogu kustības ātruma līdz zemestrīču un vulkānu dinamikai. Tāpat esmu aktīvs starptautiskās analītiķu profesionālās sagatavošanas asociācijas biedrs izlūkošanas jomā un profesionālas starptautisko nodokļu tiesību jomā. Savā karjerā es ieņēmu nodokļu likumdošanas analītiķa amatu pie prezidenta Starptautiskās tirdzniecības un investīciju politikas komisijas, Baltajā namā pie prezidenta Niksona un prezidenta Forda. Esmu bijis arī Hārvarda likumdošanas pētījumu biroja darbinieks un Hārvarda likumdošanas žurnāla redakcijas padomes loceklis. Pēc tam strādāju Reigana virtuves kabinetā un Baltajā namā, kur aktīvi piedalījos prezidenta Reigana projektā Stratēģiskā aizsardzības iniciatīva. Kopumā esmu strādājis ar 4 ASV prezidentiem. Pārsvarā dzīvoju Kembridžā, Masačūsetsas štatā ASV. Šeit atrodas Masačūsetsas tehnoloģiju institūts un Hārvarda universitāte, no kurienes nāk manas akadēmiskās saknes. Ar zināšanām gan jurisprudencē, gan fiziskajās zinātnēs esmu pietiekami agri uzsācis profesionālo karjeru nacionālās drošības likumdošanas un zinātnisko aprindu jomā. Šodien mana profesionālā darbība notiek Kapitolija kalnā Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, kur es ieņemu federālā lobija amatu ASV kongresā un Baltajā namā. Pie tam savā pašreizējā darbībā koncentrējos uz jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un nacionālo drošību. Mana kvalifikācija liecina, ka esmu kompetents izdarīt izšķirošu paziņojumu attiecībā uz klimata pārmaiņām uz mūsu planētas. Ir skaidrs, ka mūsdienās Zeme piedzīvo strauju, ekstrēmo klimatisko un ģeodinamisko parādību pieaugumu. Ir konstatēts ievērojams seismisko, vulkānisko, hidroloģisko, atmosfēras, gravitācijas un siltuma anomāliju skaita un mēroga pieaugums. Turklāt kopš neseniem laikiem mēs fiksējam vairākas draudīgas anomālijas visos planētas Zemes sistēmas apvalkos. Notiek netipiska Zemes kodola nobīde un destabilizācija, lēcienveida un haotiska planētas rotācijas pātrināšanās un rotācijas ases nobīde. To visu padziļina kritiska magnētiskā lauka vājināšanās un netipisku anomāliju parādīšanās tajā, kā arī atmosfēras augšējo slāņu sastāva izmaiņas. Notiek ekstrēma magmatisko perēkļu aktivizēšanās un tam klātesošais zemestrīču pieaugums dziļi Zemes mantijā. Samazinās arī okeāna siltumvadītspēja, līdz ar to pasaules okeāns ir zaudējis spēju veikt kompensēšanu un dzēsēšanu. Visi šie satraucošie faktori stāsta tikai par vienu. Mūsu planēta ir uz pašiznīcināšanās robežas, un cilvēcei ir atlikuši tikai daži gadi, lai novērstu tuvojošos katastrofu. Šobrīd mūsu planēta ienāk klimatisko katastrofu ciklā, kas skar visas mūsu Saules sistēmas planētas. Visa Saules sistēma šajā ciklā ienāk katrus 12 000 gadu, bet tik pēc 24 000 gadu šim ciklam ir visaugstākā intensitāte. Zemei analoģisku procesu izmaiņas planētu kodolos un ģeodinamiskās pārbūves, atmosfēras anomāliju pieaugums notiek tagad arī uz citām Saules sistēmas planētām. Tas savukārt ļauj runāt par to, ka šos ciklus nosaka ārējā kosmiskā ietekme uz visām Saules sistēmas planētām.
Tas ir atkārtojošos klimatisko katastrofu process, kurā mēs šodien atrodamies un kas var novest pie cilvēces un mūsu planētas Zeme bojāējas. Ja palūkosimies uz Marsu, tad sapratīsim, ka tāda pati secīgu uzvedības izmaiņu likumsakarība ir tikai atbalsojies atgādinājums par šīs planētas nolemto likteni. Draugi, tieši uz šī pamata es šodien vēršos pie jums. Līdz šim mūsu planētai šķietami izdevies pārvarēt visus iepriekšējos katastrofu ciklus. Tomēr šodien ir pamats sagaidīt, ka Zeme nespēs pārvarēt pašreizējo ciklu. Galvenais iemesls, kāpēc mēs esam nonākuši iznīcības draudu priekšā, ir antropogēnais faktors. Jo sevišķi, ka mēs, cilvēki, esam uzsākuši karu pret okeāniem. Mēs apzināti esam sabojājuši okeāna pašregulējošās siltumvadītspējas, masveidā inficējot tās ūdeņus ar piesārņojošām oguļūdeņražu vielām. Mēs, cilvēki, esam atņēmuši okeānam spēju izvadīt lieko endogēno siltumu atmosfērā, respektīvi esam atņēmuši tam vitāli svarīgu un neatņemamu funkciju. Tāpēc mūsdienās Zemes dzīvēs akumulējas liekā un postošā endogēnā enerģija, kas tiecas uz drīzu atbrīvošanos. Savukārt dzīvēs iesprostotās milzīgā apjoma enerģijas izplūde radīs postošas sekas gan uz Zemes virsmas, gan tās atmosfērā. Uzskatiet šo parādību par pēdējo mātes Zemes sirdslēkmi. Augstāk minēto atzinumu es izdarīju sakarā ar sekojošo. Daudzus gadus es pētīju klimata pārmaiņas, un man bija jāizpēta klimatisko un dabas katastrofu korelācija, kā arī satraucošā to intensitātes un kaitējuma progresija, ko tās nodara cilvēka dzīvībai. Lieliski apzinoties no personīgās pieredzes, ka šī tēma nerod atsaucību ne politiskajā, ne akadēmiskajā vidē valsts finansētā, mana interese par šo visai delikāto problemātiku ir pastiprinājusies. Laika gaitā esmu secinājis, ka vispusīgai tik sarežģīta un kompleksa jautājuma izpratnē nepieciešama cieša sadarbība, ne tikai ģeofizikas un astrofizikas jomā, bet arī kopumā virknē citu specializētu zinātnes jomu. Šāda atziņa ļāva ātri izvērtēt, cik dziļas zināšanas un resursi nepieciešami, lai līdz galam izpētītu šo problemātiku. Ja runājam īsi, tad, lai sasniegtu kompetenci globālo klimata pārmaiņu jomā, man bija nepieciešamas speciālas zināšanas no kvalificētu speciālistu puses. Neskatoties uz labajiem nodomiem, zinātniskajai kopienai bieži vien to finansē konfliktējošās puses, regulāri atšķiras viedokļi par sarežģītu problēmu risināšanas ceļiem. Attiecīgi prizma, caur kuru tiek aplūkots pētījuma priekšmets, bieži neatbilst zinātniskās pieejas prasībām. Zinātniskās pasaules problēma, kuras mērķis ir risināt šādus jautājumus, ir tā, ka zinātnes pasaule ir sašķelta. Viss tiek pētīts šaurās disciplīnu robežās. Kamēr visu Zemes apvalku sinhronās anomālās destabilizācijas un ar to saistītā mūsu planētas drīzās bojāējas riska problēma var tikt pētīta tikai izmantojot globālu starpdisciplināru pieeju. Jautājums tikai, kā šodien mums to panākt? Atbildes uz šo jautājumu man ilgu laiku nebija. Precīzāk, līdz 2022. gadam, kad ilgi gaidītā atbilde nonāca pie manis Vašingtonā. 2022. gada novembrī es tiku uzaicināts uzstāties Vašingtonas Nacionālajā preses klubā 2 kvartālus no Baltā nama. Pasākums bija veltīts ģeopolitiskiem jautājumiem, un tajā piedalījās pazīstami valstisko lietu profesionāļi no ASV un citām valstīm. Tieši šajā pasākumā es pirmo reizi dzirdēju liktenīgo ziņojumu par klimata pārmaiņām, ko atskaņoja projekta radoša sabiedrība Amerikas nodaļas pārstāvji, kuri arī bija starp uzaicinātajiem spīkeriem. Radoša sabiedrības pārstāvji uzstājās ar saturīgu ziņojumu, kurā bija runa par aktuālāko problēmu, kas daudzu gadu garumā bija manu pētījumu un bažu priekšmets – par klimata katastrofu skaita un spēka pieaugumu uz Zemes, to prognozēšanas un nivelēšanas iespējamību. Lai gan tas nebija pilnīgs ziņojums, bet tikai īsts tā rezumē, jau dalībnieku uzstāšanās laikā redzēju tā augsto zinātnisko vērtību, jo tas saturēja unikālus zinātnes datus ģeoloģijas, klimatoloģijas, seismoloģijas jomā, kā arī dziļu ģeofizisku analīzi par procesu dinamiku, kas norisinās planētas kodolā, un to saistību ar cikliskajiem procesiem, kas notiek kosmosā. Tas tiešām bija unikāli. Mani ļoti ieinteresēja viņu retorika, un tā lielā mērā atbilda manai pašai izpratnei par šo jautājumu.
Jāpiezīmē, ka pirmo reizi manas uzmanības fokusā nonāca tik vērienīgs zinātniskais darbs, kas bez visa cita pacēla arī jautājumus par pārnacionālo drošību, kas arī ietilpst manā specializācijas sfērā. Šī ziņojuma īpašā vērtība bija tajā, ka tas izvirzīja ne tikai jautājumus par progresijas esamību, gan mūsu planētas ekosistēmas funkcionēšanas pasliktināšanās, gan klimatisko kataklizmu pastiprināšanās jomā, bet arī jautājumu par šo klimata procesu fatālismu un kritisko nepieciešamību pēc veidiem, kā tiem pretoties. Šie dati piesaistīja manu uzmanību, un es sāku sadarbību ar radošu sabiedrību, turpinot pētīt viņu darbus, publikācijas un tās zinātniskās zināšanas, ar kurām viņi operē. 2023. gada aprīlī es pat piedalījos kā ielūgtais goda spīkers starptautiskajā fórumā Globālā krīze izeja ir, ko organizēja radoša sabiedrība un kas tika tulkots 150 pasaules valodās. Ļoti iespaidīgi. Es arī uzmanīgi iepazinos ar apjomīgo klimata ziņojumu divās daļās, kura pirmā daļa tika prezentēta iepriekšējā starptautiskajā fórumā Globālā krīze, mūsu glābiņš ir vienotībā, bet otrā daļa jau tajā, kur bija mana uzstāšanās. Šī ziņojuma augstā zinātniskā līmeņa pamatā ir dziļa un rūpīga ģeofizisko un astronomisko procesu analīze, kā arī likumsakarību un izmaiņu analīze, kas notiek mūsu planētas kodolā, okeānā, atmosfērā, pie Zemes un kosmosā. Šāda starpdisciplināra pieeja atstāja uz mani lielu iespaidu. Tas man ir ļoti vērtīgi. Dziļā ziņojumā ietverto datu apstrāde, plaša zinātnisko avotu klāsta iesaistīšana, argumentācijas uzbūves loģiskums liecina par kolosālu starptautisku darbu, kas tika veikts tā tapšanas gaitā. Neskatoties uz to, ka ziņojums diemžēl tika pasniegts nevis zinātniskā, bet plašākas sabiedrības izpratnei pielāgotā valodā. Svarīgākais šī ziņojuma aspekts bija matemātiskais klimatisko katastrofu progresijas modelis, ko rūpīgi sagatavoja starpdisciplināra zinātnieku grupa. Saskaņā ar šo modeli pastāv ļoti liela varbūtība, ka jau 2036. gadā mūsu planēta zaudēs savu atmosfēru milzīga magmas daudzuma izlaušanās dēļ Marianas dziļvagas rajonā un tam sekojošā spēcīgā hidrotrieciena Klusajā okeānā. Un līdz ar to mūsu planēta pārvērtīsies par nedzīvu objektu, līdzīgu Marsam. Tāpat mani ieintriģēja viņu apgalvojums, ka 7 gadu laikā dzīve uz planētas var kļūt nepanesama, jo ekstrēmi paaugstinās gan atmosfēras, gan okeānu temperatūra, pastiprinās seismiskā un vulkāniskā aktivitāte, palielinās viesuļvētru un taifūnu spēks uz planētas. Es izpētīju un pārbaudīju šo matemātisko modeli, patstāvīgi izveidoju progresijas grafikus, balstoties uz publiski pieejamiem datiem. Es atklāju, ka visi secinājumi, ko zinātnieki izdarījuši attiecībā uz klimatiskās katastrofas patiesajiem apmēriem, kā arī viņu aprēķini un viņu izstrādātais matemātiskais modelis, ir viennozīmīgi pareizi. Viņu secinājumi ir pilnībā balstīti uz ticamiem, drošiem un pārbaudāmiem atklātiem datu avotiem. Visvairāk mani pārsteidza fakts, ka visi dati, ko viņi sniedza fórumā, tika iegūti tikai un vienīgi no atklātiem avotiem, un viņi pirmie apkopoja, izanalizēja un izdarīja secinājumus, balstoties uz šo informāciju. Manu neizpratni izraisīja un turpina izraisīt tas, kāpēc neviens pirms viņiem nav ķēries pie šī uzdevuma. Neapgāžami dati nepārprotami liecina, ka katastrofas uz Zemes pieaug ģeometriskā progresijā, un jau pēc 13 gadiem mūsu planēta pārstās uzturēt dzīvību. Un šīs liktenis, diemžēl, skars visu cilvēci. Šī informācija izraisa spēcīgas raizes, un patiesībā tieši tā ir iemesls, kāpēc es šodien vēršos pie jums. Pirms es pārēju pie savas uzstāšanās būtības, es gribētu uzsvērt vienu būtisku aspektu, kam ir primāra nozīme un liela vērtība. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību sekojošam jautājumam. Īpaši ņemot vērā to, cik superprecīzu un vērienīgu ainu par planētas klimatiskās ainavas izmaiņām sniedz radošas sabiedrības dalībnieki, kā arī to analīzes dziļumu un nekļūdīgumu, kas pārspēj jebkuras universitātes vai valsts iespējas mūsdienu pasaulē. Rodas likumsakarīgs jautājums.
No kurienes vienkāršajiem brīvprātīgajiem ir tik fundamentālas un visaptverošas zināšanas, kādas mūsdienu zinātnē nepiemīt. Iedziļinoties šī jautājuma izpētē, atklāju, ka projekta radoša sabiedrība dalībnieku rindās kopā ar daudzām citām organizācijām atrodas starptautiskā sabiedriskā kustībā Latra, kuras brīvprātīgie arī aktīvi iesaistās projektā. Sāku rūpīgi pētīt Latra, iedziļinoties tās darbībā un publikācijās. Esmu atklājis, ka jau kopš 2014. gada Latra aktualizē jautājumu par neizbēgamo klimatisko katastrofu pieaugumu un to cikliskumu. Tomēr radoša sabiedrība kā oficiāls projekts, cik man zināms, tika ierosināts tikai 2019. gadā. Tādējādi es nonācu pie acīmredzama secinājuma, ka tieši Latra brīvprātīgo darbība ir bijusi fundamentālo zinātnisko pamatu avots projektam radoša sabiedrība, kura ietvaros Latra zinātniskā erudīcija atrod savu turpinājumu un sabiedrisko publicitāti. Vēl vairāk, man ir pamatots iemesls uzskatīt, ka zinātniskā informācija, kas kļuvusi par sabiedrības ieguvumu pateicoties šim projektam, ir tikai aizberga virsotne salīdzinājumā ar to zināšanu apjomu, kādas ir kustības Latra pārstāvjiem. Dabiski, ka šo zināšanu izcelsme Latrā izraisīja manu ziņkāri. Izpētot šo jautājumu, man kļuva zināms, ka jau vairākus gadu desmitus pirms starptautiskās kustības oficiālās reģistrācijas aktīvi darbojās starpdisciplināru zinātnieku kopiena. Šajā kopienā ietilpa visdažādāko specialitāšu profesionāļi – fiziķi, ģeofiziķi, ģeologi, vēsturnieki, arheologi, neirofiziķi un pat politologi, teologi, psihologi, psihiatri un speciālisti daudzās citās zinātniskās disciplīnās. Šie zinātnieki strādāja dažādās zinātniskās iestādēs un laboratorijās dažādās pasaules valstīs. Viņus vienoja patiesas alkas pēc zināšanām, taču cenzūras un spiediena dēļ no akadēmiskās kopienas puses viņiem bieži vien nav bijusi iespēja dziļi izpētīt daudzus svarīgākos jautājumus savā zinātniskajā darbībā. Tāpēc viņi uzsāka neatkarīgu darbību, apvienojot savu starpdisciplināru pieredzi, lai pētītu mūsu vēsturi, mūsu planētu un mūsu sabiedrību kopumā. Viņi neierobežoja sevi un savā darbā brīvi izmantoja teorijas, kuras zinātnes pasaule bija aizliegusi vai neveicināja. Šīs starptautiskās zinātnieku kopienas pārstāvi nodarbojās ar dažādu dabas un kosmosa aspektu izpēti, veicot pētījumus plašā zinātnisko disciplīnu diapazonā. Piemēram, tādos virzienos kā mazo daļiņu fizika, kvantu fizika, kodolfizika, astrofizika, klimatoloģija, paleoklimatoloģija, arheoloģija, ģeoloģija, ģeofizika, glacioloģija, kā arī gerontoloģija, biofizika, citoloģija un pat vēsture, valodniecība, reliģiju pētniecība, psihofizioloģija un daudzās citās zinātniskās jomās. Savos pētījumos šī zinātnieku grupa ir atklājusi dziļas un neatgriezeniskas izmaiņas, kas notiek uz Zemes un kas ir cieši saistītas ar ciklisko kosmisko faktoru iedarbību. Konkrēti, viņi ir atklājuši īpašu kosmiskās iedarbības formu, kas nav pētīta mūsdienu zinātnē, bet ietekmē Zemes kodolu ik pēc 12,000 gadu. Viņi arī noskaidrojuši, ka tā rada ģeoloģiskā un klimatiskā līdzsvara traucējumus uz planētas. Šī ietekme destabilizē Zemes kodolu, līdz ar to palielinās zemestrīču, vulkānu izvirdumu, tsunami, viesuļvētru, plūdu, sausuma un citu katastrofālu parādību skaits un spēks. Viņi prognozēja, ka tuvākajā nākotnē šīs kataklizmas sasniegs tādus apmērus, kas novedīs pie infrastruktūras sagraušanas, cilvēku masveida bojāējas un visas cilvēciskās civilizācijas bojāējas. Protams, zinātnieki, kas ietilpst šajā kopienā, ir sapratuši, ka nespēj noklusēt šo patiesību un ir nepieciešams zvanīt visus zvanus, lai cilvēki par to uzzinātu. Tomēr viņi labi apzinājās, ka nevar atklāti pieteikt sevi un savus pētījumus. Tas būtu ne tikai bīstami viņu dzīvībai un karjerai, bet vēl svarīgāk viņi saprata, ja publiski ies pret oficiālo zinātni, zaudēs darbu, līdz ar to pieeju laboratorijām un iekārtām, kas viņiem nepieciešamas, lai tālāk pētītu atklātos globālos draudus.
Apzinoties, kā sistēma darbojas no iekšpuses, viņi arī apzinājās, ja paziņos patiesību, tad viņus vajās un apdraudēs tie spēki, kas ir ieinteresēti uzturēt status quo un noslēpt patiesību no sabiedrības. Tāpēc šie zinātnieki nolēma rīkoties pa etapiem. Vispirms viņi izveidoja organizāciju ar nosaukumu Lagoda, kas kalpoja kā platforma informācijas apmaiņai un rīcības koordinācijai. Viņi arī nolēma atrast veidu, kā ar nevienaldzīgu cilvēku palīdzību nodot savas zināšanas sabiedrībai. Tālāk viņi organizēja starptautisko sabiedrisko kustību Alatra, kas tā nosaukta pēc tāda paša nosaukuma grāmatas. Tādējādi starptautiskā zinātnieku grupa atrada atbalstu vienkāršo cilvēku vidū no dažādām valstīm un profesijām, kuri bija ieinteresēti arī zinātniskos pētījumos un planētas glābšanā. Alatra ir kļuvusi par vienojošu platformu gan zinātniekiem, gan dažādu profesiju un specialitāšu cilvēkiem visā pasaulē. Tagad zinātnieki varēja nodarboties ar īstu zinātni, nepametot savus amatus un nepieturoties pie norādījumiem no augšas. Savukārt cilvēki sāka aktīvi izplatīt informāciju par klimata pārmaiņām un kataklizmām, izmantojot internetu, sociālos tīklus, video, grāmatas, lekcijas un citas izglītojošas formas. Viņi arī veica praktiskus eksperimentus un novērojumus, kas apstiprināja šo zinātnieku izvirzītās hipotēzes. Savos darbos zinātnieki no Alatra izmanto dažādu zinātnisko disciplīnu metodes – valodniecību, arheoloģiju, astronomiju, ģeoloģiju, paleoklimatoloģiju un citas. Viņi salīdzina neskaitāmus informācijas avotus un materiālus dažādās valodās no visas pasaules un atklāja kopīgas likumsakarības un tendences. Viņi kritiski vērtē esošās teorijas un izvirza alternatīvas darba hipotēzes. Viņi savu pieredzi un savas zināšanas novirza kalpošanai visai cilvēcei. Jāatzīst, ka šāda rūpīga pieeja atstāja uz mani lielu iespaidu. Pats savā zinātniskajā darbībā, lai kādā jomā es strādātu, vienmēr esmu centies ielūkoties katras disciplīnas būtībā. Vienalga, vai tā būtu daļiņu fizika vai vulkānisko procesu likumsakarības. Līdzīgu pieeju piekopja arī Alatra. Es gribētu atzīmēt arī Alatra zinātnieku īpašo pieeju reliģijas studijām. Viņi patiešām ir vienīgie, kas kritiski analizē reliģijas no zinātniskā viedokļa. Reliģija pirmām kārtām tiek uzskatīta par vēsturi. Tas ir tas, ko mēs, zinātnieki, parasti ignorējam vai nenovērtējam. Un tā ir kļūda. Alatra pēta reliģijas doktrinālos, sociālos, psiholoģiskos aspektus, kā arī dažādu pasaules reliģiju vēsturi, filozofiju, simboliku un ētiku. Viņi pēta manipulācijas un sagrozījumus, kas reliģijās notikuši politikas, ekonomikas un atsevišķu personu sautīgo interešu ietekmes dēļ. Tas viss tiek pamatīgi pētīts, lai saprastu, kāpēc mēs cilvēce nedzīvojam vienotā, drošā un miermīlīgā pasaulē, kā to mums novēlēja tie, kurus reliģijās sauc par praviešiem. Bet kas bija pravieši? Tie bija gudrākie cilvēki, kas atnesa ētiskās un likumiskās uzvedības pamatus, vienotas, drošas un miermīlīgas sabiedrības vērtību orientierus. Viņi arī brīdināja par klimatisko kataklizmu cikliskumu un to sekām. Būtībā tas ir tas, ko saka Alatra. Taču paradoks ir tāds, ka lielākā daļa pasaules iedzīvotāju diemžēl nespēja aptvert visu Alatra sniegtās un izmantotās zinātniskās informācijas dziļumu. Es pat teiktu, ka tikai nedaudzi spēja aptvert patieso zinātnisko dārgumu, kas mums ir jau daudzus gadus. Dažiem ir vienkāršāk uzlikt zīmogu reliģija, bet Alatrā nav reliģijas. Tur ir zinātne un patiesība. Tie, kas Alatra sauc par reliģiju, ir vai nu slikti izglītoti vai aizspriedumaini cilvēki. Viņi neredz patiesību, kas ir tieši viņu priekšā. Viņi nespēja saprast visu Alatra nozīmi un vērtību visai cilvēcei. Bet īstenībā Alatra ir zinātne. Tā ir zināšanu enciklopēdija, tā ir fundamentālākā un ģeniālākā organizācija, kas visas zinātnes apvienojusi starpdisciplinārā miedarbībā kopējā mērķa, visas cilvēces dzīvības saglabāšanas vārdā. Un es ļoti labi saprotu, kāpēc Alatra šobrīd izjūt spiedienu un apspiešanu no kādas virsvaldību organizācijas puses, kas kontrolē šo pasauli un darbojas ēnā.
Dabiski, man ir zināms, ka gadu tūkstošiem pastāv sena organizācija, kas pārvalda šo pasauli, tā saucamie šīs pasaules arhitekti. Alatra ar saviem fundamentālajiem pētījumiem atklāja to schēmas un plānus, un līdz ar to kļuvusi par viņu uzbrukumu un pretdarbības objektu, jo rada neērtības viņu sakārtotajā pasaules vadības sistēmā. Bet tas nav mūsu šīs dienas sarunas temats. Es pārēju pie sava ziņojuma paša galvenā punkta. Šis Alatra zināšanu aspekts šodien sniedz vislielāko interesi ne tikai man, bet visai cilvēcei. Tās ir Alatra zināšanas par klimata pārmaiņām un katastrofālo kataklizmu progresiju. Līdz ar to tās ir zināšanas par to, kā pārvarēt šo patiesi satraucošo cilvēces izaicinājumu mūsu vēsturē. Šīs zināšanas balstās uz dziļu izpratni par likumiem, kas pārvalda Zemi un kosmosu, kas ļauj paredzēt un prognozēt klimata pārmaiņu nākotnes scenārijus un šo izmaiņu sekas dzīvei uz planētas. Šīs zināšanas dod reālu risinājumu cilvēces izdzīvošanai globāla klimata apdraudējuma apstākļos. Šīs zināšanas mēs nevaram ignorēt vai noraidīt, ja vēlamies saglabāt mūsu planētu un mūsu nākotni. Tagad es atkal pievērsīšos tam, ko man izdevās uzzināt par Alatra, par tās pašas starptautiskās zinātniskās sabiedrības darbību, kas ilgu laiku bija slēpta no sabiedrības un pats galvenais darbojās slēpti, izvairoties no šīs pasaules arhitektu visredzīgās acis. Šajā kolektīvā ietilpst milzīgs skaits zinātnieku, kuri jau kopš 1996. gada bija iesaistīti starpdisciplinārā klimata un ģeodinamisko pārmaiņu pētījumā uz planētas. Tieši tad arī sākās pirmās nopietnās izmaiņas Zemes kodolā, kas atklātas pateicoties fiksētajām magnētiskā lauka un planētas ģeofizisko parametru izmaiņām. Šī zinātnieku kolektīva pārstāvji organizēja ekspedīcijas un atlasīja ledus kērnus, veica lauka laboratorijas un satelīta izmeklējumus. Viņi pētīja spektrālās un gravimetriskās analīzes datus, seismiskās tomogrāfijas, ģeohronoloģijas datus, ledus ķīmisko sastāvu. Viņi analizēja ūdens izotopu sastāvu, vulkānisko gāzu koncentrāciju, okeāna virsmas un dibena temperatūru, seismisko aktivitāti, saules aktivitāti un citus klimatu ietekmējošus faktorus. Viņi veica ģeodinamisko modelēšanu. Viņi analizēja ne tikai ģeoloģiskos un paleoklimatiskos datus, bet, ko es uzskatu par tikpat svarīgu, arī vēstures, arheoloģijas, mitoloģijas un reliģijas datus, kā puzles saliekot visu mūsu pasaules uzbūves ainu, ņemot vērā vēsturi un datus, ko viņi saņēma empiriskā ceļā. Alatra pētnieki nodemonstrēja lielu zinātnisko zināšanu un atklājumu dziļumu, kas ievērojami pārspēja mūsdienu izpratni. Turpmāk minēšu tikai dažus faktus, kas liecina par to izcilību. Atļaušos minēt vienu piemēru. Pirms 10 gadiem viņi atklāja, ka endogēno neitrīno plūsmas palielināšanās no Zemes kodola ir seismiskās aktivitātes priekšvēstnesis. Šis atklājums tapis balstoties uz lauka pētījumiem, kas veikti izmantojot pašu pētnieku izstrādātus portatīvos neitrīno detektorus. Zīmīgi, ka šos portatīvos detektorus varēja pārnēsāt viens cilvēks, kas nelīdzinās mūsu modernajām milzīgajām neitrīno observatorijām, kuru darbībai nepieciešamas lielas ēkas un laboratorijas. Tikai nesen mūsu modernā zinātne apstiprināja, ka neitrīno plūsmas palielināšanās no Zemes dzīlēm patiešām pastiprinās dažās lokālās vietās, kļūstot par gaidāmo zemestrīču priekšvēstnesi. Alatra zinātnieki ir apsteiguši visas pasaules zinātniskās kopienas par gadu desmitiem. Tikai pēc vairākiem gadiem mēs nonācām pie tiem pašiem secinājumiem, pie kuriem viņi bija nonākuši jau ilgi pirms mums. Viņu panākumi zinātniskajos atklājumos ievērojami apsteidza mūsu zinātniskos pētījumus. Turklāt Alatra zinātnieki jau pirms 10 gadiem mūs brīdināja, ka pieaugs klimatisko bēgļu skaits un ka šī problēma prasa neatliekamu uzmanību. Viņi brīdināja par masveida nekontrolētu klimatisko bēgļu migrāciju.
Toreiz neviens viņos neklausījās, bet šobrīd šī tēma tiek apspriesta visos masu plašsaziņas līdzekļos. Taču toreiz mēs neapzinājāmies šīs problēmas asumu, un dabiski Alatra brīdinājumi netika sadzirdēti. Taču tieši tagad ir pienācis laiks, kad nonākam visbīstamākajā periodā dzīvībai uz planētas. Mums vairs nav tiesību ignorēt reālās zināšanas. Kā jau minēju iepriekš, tieši pateicoties starpdisciplinārai un objektīvai pieejai, Alatra zinātniekiem ir izdevies atklāt iemeslu anomālajām Zemes kodola izmaiņām un katastrofu skaita palielinājumam. Šīs iemesls ir klimatisko katastrofu cikliskums, kas uz mūsu planētas notiek ik pēc 12,000 gadu, bet ik pēc 24,000 gadu tam ir vēl lielāka intensitāte. Viņi alegoriski nosauca šo ciklisko parādību par klimata cerberu, kā nežēlīgu zvēru no sengrieķu mitoloģijas. Saskaņā ar pašreizējiem aprēķiniem, mēs 2024. gadā pilnā mērā ieiesim šajā cikliskumā. Bet patiesībā mēs jau šodien redzam, ka pasaule sāk sabrukt, un jau tagad kataklizmu spēka un biežuma pieaugums notiek tik strauji, kā nekad nav noticis pirms iepriekšējiem cikliem. Piemēram, paskatieties, kas Ķīnā notika tikai 2023. gada jūlijā. Pēc Ķīnas ārkārtas situāciju ministrijas datiem no plūdiem, zemes nogruvumiem, sausuma un tornado cietuši 16 miljoni cilvēku 27 provincēs, autonomajos rajonos un valsts municipalitātēs. No tiem 703 tūkstoši cilvēku evakuēti. Tāpat kopš augusta sākuma plūdos Pekinā cietuši 133 tūkstoši cilvēku. Tie ir lielākie plūdi Ķīnā pēdējo 140 gadu laikā. 6. augustā pēc tam notika 5,5 magnitūdas stipra zemestrīce, kurā sabruka 126 mājas. Dažās dienās Ķīna ir cietusi milzīgus zaudējumus, un zaudējumi turpina palielināties par miljardiem dolāru. Ķīna ieņem 2. vietu pasaulē pēc IKP apjoma un ir līdere inovāciju un tehnoloģiju jomā. Tomēr Ķīnas ģeogrāfiskais stāvoklis padara to neaizsargātu pret dažādām dabas katastrofām, piemēram, plūdiem, sausumu, zemestrīcēm un tsunami. Ar lielu precizitāti var apgalvot, ka no klimata katastrofu pieauguma un biežuma pastiprināšanās Ķīna jau stāv uz ekonomiskās krīzes sliekšņa, kam var būt neprognozējamas sekas visā pasaules sabiedrībā. Ja Ķīnas ekonomika un rūpniecība sabruks, pasaules tirdzniecība un ražošana piedzīvos nopietnas grūtības. Iespējamas arī humānās katastrofas, kas saistītas ar iedzīvotāju masveida migrāciju, epidēmijām un badu. Svarīgi uzsvērt, ka vēl ilgi pirms šodienas Alatra brīdināja, ka Ķīna līdzīga kolosam uz māla kājām tuvākajā laikā tiks izpostīta klimata katastrofās. Viņi arī brīdināja, ka visā Ķīnas teritorijā paliks tikai 2 nelieli dzīvošanai derīgi zemes gabali. Lai cik tas būtu paradoxāli, bet tās ir vietas, kur šodien pat neattīstās nekāda infrastruktūra vai industrija. Vēl vairāk šīs platības ir tik mazas, ka diez vai spēs uzņemt kaut nelielu iedzīvotāju daļu, nemaz nerunājot par industriālajām kapacitātēm. Turklāt tuvie austrumi, īpaši apvienotie Arābu Emirāti, arī ir viens no reģioniem, kur pēc Alatra zinātnieku prognozēm notiks strauja klimatisko katastrofu biežuma un jaudas palielināšanās. Alatra zinātnieki ne tikai sniedza precīzu prognozi par katastrofu pastiprināšanos tieši šajā konkrētajā reģionā, bet arī brīdināja, ka visa apvienoto Arābu Emirātu teritorija drīzumā pārvērtīsies par tūkstnesi bez cilvēkiem. Mūsdienu novērojumi apstiprina viņu prognozes. Katastrofas šajā reģionā pieņemas spēkā ar katru gadu, un tas ir tikai sākums. Alatra zinātnieki prognozēja klimatisko katastrofu dinamiku, kas jau tagad briest visā pasaulē un posta mūsu planētu un mūsu dzīvības. Tomēr tas, ko viņi prognozē tuvākajai nākotnē, rada vēl lielāku satraukumu. Es gribu uzsvērt, ka mans mērķis nav jūs nobiedēt, bet painformēt par realitāti, par kuru es personīgi pārliecinājos. Es personīgi izpētīju Alatra datus, zinātniskos pētījumus
un prognozes un biju pārsteigts par to dziļumu un aktualitāti. Padomājiet, kamēr zinātnisko sabiedrību nodarbina centieni izprast kvantu mehāniku, jomu, kas joprojām nav mums saprotama, Alatra zinātnieki jau sen pēta jautājumus, kas skar aizkvantu līmeni, jautājumus, kas mums steidzami jāizpēta, lai risinātu problēmu par ārējo kosmisko ietekmi uz planētas kodolu. Lai to izdarītu, mums ir jāmobilizē visi resursi un jāapvieno visas iespējas. Mēs kā cilvēce neieklausījāmies Alatra brīdinājumos pirms 10 gadiem, kad mums bija pietiekami daudz laika rezervē. Ja mēs viņus nedzirdēsim arī tagad, tad tā cilvēcei būs fatāla kļūda. Pašreizējās pasaules ekonomikas un klimata stāvoklis prasa nekavējošu un koordinētu visu ieinteresēto pušu rīcību. Kādas stratēģijas jāizmanto, lai pārvarētu krīzi, kas saistīta ar ekonomikas lejupslīdi un klimata pārmaiņām? Vai tiešām jābūvē patvēruma pilsētas ar vertikālām fermām, lai nodzīvotu pāris gadus ilgāk, bet pēc tam vienalga aizietu bojā? Vai tomēr jārisina problēma globāli? Daži zinātnieki un politiķi apgalvo, ka nevajadzētu izplatīt informāciju par situācijas nopietnību, lai neizraisītu paniku un nedestabilizētu sabiedrību. Tomēr šāda pieeja var būt bīstama, jo kavē meklēt efektīvus risinājumus šai problēmai. Tas ir analoģiski situācijai, kad pacientam ir slimība, un viņš atsakās iet pie ārsta, cerot uz pašizārstēšanos. Tādā gadījumā pacienta nāves risks ievērojami pieaug. Tādēļ nepieciešams veikt atklātu un objektīvu dialogu starp visām ieinteresētajām pusēm, lai izvēlētos optimālu stratēģiju cilvēces glābšanai no globālās katastrofas. Tomēr ar ko ir nodarbināta pasaules sabiedrība attiecībā uz klimata problēmas risināšanu? Joprojām vācam naudu cīņai pret CO2 koncentrācijas pieaugumu, kas patiesībā ir kompensējošs mehānisms 12,000 gadu kataklizmu cikla laikā. Tieši okeāna uzkaršanas rezultātā arī notiek CO2 izplūde. Nākamais likumsakarīgais posms siltuma celšanās kompensēšanai planētas iekšienē ir vulkānu aktivizēšanās. Tas ir dabisks process. Kāpēc? Mūsu planēta palielinās CO2 koncentrāciju visos iespējamos veidos. Planētai šobrīd ir nepieciešams CO2 palielinājums, nevis tā samazinājums. CO2 koncentrācijas pieaugums notiek katru reizi cikla laikā, kā liecina objektīvi ledus kērnu pētījumi, un Alatra zinātnieki jau sen atklāti par to runā. Kā darbojas šis kompensācijas mehānisms? Vispirms okeāna iztvaikojumi piesātina atmosfēru ar ūdens molekulām. Tad okeāns izmet CO2, kas rada atmosfēras vidējos slāņos aizsardzību pret ārējo starojumu un dod iespēju saglabāt dzīvību uz planētas. Ilggadējos Zemes ģeoloģiskās aktivitātes novērojamos atklāta likumsakarība. Tieši 12,000 gadu un 24,000 gadu ciklu laikā notiek dažādu vulkānu tipu, arī stratovulkānu izvirdumu skaita un spēka palielināšanās. Tā ir daļa no planētas dabiskā pašregulācijas mehānisma, kura mērķis ir paaugstināt CO2 līmeni atmosfērā priekš aizsardzības. Arī pagātnē okeānam bijusi vissvarīgākā kompensējošā loma. Tas izvadīja endogēno siltumu no Zemes dzīlēm atmosfērā, tādējādi atvēsinot magmu. Okeāns arī veicināja pietiekamas skābekļa daudzumu veidošanos atmosfēras apakšējos slāņos, nodrošinot dzīves apstākļus. Tajā pašā laikā vulkāni, izmetot CO2 atmosfēras augšējos slāņos, radīja vairoga efektu, kas pasargāja Zemi no kosmiskā starojuma. Tomēr mēs cilvēki, piesārņojot okeānu ar plastmasu un ogļūdeņražiem, esam izveduši no ierindas tā kompensācijas mehānismu. Kā rezultātā okeāns pārstāja pildīt savu galveno funkciju – atdzesēt magmu. Tas tiešām ir satraucoši, jo iepriekšējos ciklos tieši pateicoties okeānam tika saglabāta dzīvība uz planētas ciklisko kataklizmu laikā. Taču mēs paši sev atņēmām šo aizsardzību, vēl vairāk pasliktinot jau tā maksimāli intensīvo 24,000 gadu katastrofu ciklu. Tādējādi šodien mēs saskārāmies ar Marsa likteņa atkārtošanās risku, kurš arī zaudēja savu okeānu un atmosfēru kosmiskās ietekmes dēļ.
Pirms daudziem gadiem Alatra zinātnieki centās mums to visu pastāstīt, paceļot jautājumu par katastrofālo okeāna stāvokli un tā galveno lomu planētas nākotnē. Laikā, kad mums vēl nebija skaidra redzējuma un pilnīgas šīs problēmas apzināšanās. Alatra zinātnieki netika sadzirdēti, jo mūsuprāt ar okeānu viss bija kārtībā. Bija. Bet šobrīd mēs redzam pilnīgi citu situāciju. Šobrīd okeāna augšējos slāņos ir uzkrāta ievērojama enerģija, par ko jau runā atklātos zinātniskajos avotos. Tomēr viņi noklusē to, par ko Alatra zinātnieki jau sen runā, ka daudz vairāk enerģijas uzkrājas okeāna apakšējos slāņos, un šī siltuma uzkrāšanās okeānā atstāja postošu iespaidu uz mūsu atmosfēru, un sekas tam mēs redzam jau šodien. Okeānā uzkrātā enerģija ir ārkārtīgi bīstama. Mēs zinām, ja enerģija kaut kur uzkrājas, tad tā dabīgā veidā atbrīvojas. Mums tā būs katastrofa, ja nesāksim rīkoties tūlīt. Cilvēce ir parādā Alatra. Mums vēl ir iespēja apvienot mūsu kolektīvos centienus, lai atrisinātu šo svarīgāko uzdevumu. Mēs vēl varam izglābt savu planētu, tomēr, ja vilcināsimies, tad no katastrofas visticamāk neizvairīsimies. Šodien mūsu planētai draud nepieredzēta katastrofa. Šī situācija izskatītos bezcerīga, ja nebūtu viens svarīgs un vērtīgs faktors, ja nebūtu Alatra. Alatra pārstāvji jau pirms vairāk nekā 10 gadiem sāka mūs publiski brīdināt par šīm klimatiskajām briesmām, kas draud planētai un visai cilvēcei. Un viņi piedāvāja reālu risinājumu, bet vai mēs viņos ieklausījāmies? Nē. Vai zinātniskā sabiedrība viņos ieklausījās? Nē. Mēs zinātnieki uzskatām sevi par pārāk gudriem, lai klausītos kādu citu. Es pats tāds biju. Esmu pieradis uzticēties tikai saviem datiem, saviem aprēķiniem, saviem pierādījumiem. Un tagad es pats rūpīgi pārbaudīju visus Alatra sniegtos datus. Pārbaudīju matemātisko modeli, kas runā par ģeometrisko klimatisko katastrofu pieauguma progresiju, un pārliecinājos, ka tas, diemžēl, ir pareizs. Es, Egons Čolokjans, kā cilvēks, kurš piedalījās CIP un citus pēcdienestu šodien izmantotās informācijas ticamības analīzes metodikas izstrādē, skrupulozi izpētīju šo matemātisko modeli. Man ir pietiekama profesionālā pieredze un kompetence, lai apliecinātu faktu, ka tā ir patiesa, precīza un atspoguļo reālo dinamiku un tendenci. Jā, tā nav cerības viesoša tendence, bet tāpēc tā nekļūst mazāk reāla. Jebkurš zinātnieks par to var pārliecināties pats, vienkārši veicot savus aprēķinus, izmantojot publiski pieejamus datus. Šis matemātiskais modelis ir absolūti reāls. Tikpat reāls kā fakts, ka mūsdienu cilvēcei ir palikuši mazāk nekā 10 gadi, lai veiktu ātras un enerģiskas darbības savai glābšanai. Jums var šķist, ka es pārāk bieži pieminu Alatra, bet tas ir tikai tāpēc, ka jūs varbūt līdz galam neapzināties viņu ieguldījuma vērtību un nozīmīgumu mūsu nākotnē. Ja mēs agrāk būtu ieklausījušies tajā, par ko mums runā Alatra pārstāvji, tad neapšaubāmi šodien mums būtu lielākas iespējas risināt šo globālo problēmu un jau novērst daudzas tās klimatiskās katastrofas, kuras, diemžēl, neatgriezeniski ir aiznesušas un prasīs vēl neskaitāmas dzīvības. Mēs būtu varējuši novērst daudzu cilvēku bojāēju, ja sadzirdētu Alatra, bet mēs to neizdarījām. Jā, es ļoti labi saprotu, ka Alatra zināšanas ir tik apjomīgas un dziļas, ka tikai nedaudzi spēj tās saprast. Bet tiem, kas spēj tās saprast, tiek uzlikts par pienākumu šo vērtību nodot citiem. Es sapratu šo vērtību un tieši tāpēc šobrīd šeit jūsu priekšā runāju par Alatra zināšanu svarīgumu. Varbūt arī es pats to nebūtu ieraudzījis, ja nebūtu saticis Vašingtonā radošas sabiedrības pārstāvjus. Toreiz mani pārsteidza tas, ar kādu atvērtību, drosmi un prātā atturību viņi runāja par mūsdienu aktuālākajām un sarežģītākajām problēmām. Sapratu, ka šie drosmīgie cilvēki zina, ko dara, un zina, kāpēc viņi to dara.
Un tagad es gribu jums pateikt, ka mums visiem ir jāpateicas Alatra, kaut vai par to, ka ir kaut mazākā iespēja izdzīvot. Alatra mums šo iespēju deva pirms 10 gadiem, kad tā pirmo reizi ierunājās par globālās cilvēces apvienošanas nepieciešamību un apņēmīgu rīcību klimata stabilizēšanai. Bet mēs to nedzirdējām. Mēs negribējām klausīties. Mēs turpinājām dzīvot, turpinot ignorēt realitāti. Mēs zaudējām 10 gadus, 10 gadi, kurus varēja izmantot, lai pasauli mainītu uz labo pusi, 10 gadi, kurus varēja izmantot, lai novērstu katastrofu, 10 gadi, kurus varēja izmantot, lai uzceltu jaunu sabiedrību un izglābtu planētu. Bet mēs nevaram atļauties zaudēt vairāk laika. Mums, zinātniskajai sabiedrībai, vairs nav laika strīdēties, šaubīties vai atlikt. Mums vairs nav laika rakstīt rakstus, citējamības pēc, izsist grantus, pelnīt titulus, naudu vai ietekmi. Mums vairs nav laika gaidīt piekrišanu, atļauju vai atbalstu. Mums ir tikai laiks rīkoties tagad, darboties kopā. Tāpēc vēlos pievērst jūsu uzmanību aktuālajai problēmai, kas prasa nekavējoties mobilizēt visus cilvēces intelektuālos resursus un kolektīvo rīcību. Mūsu planētu ietekmē nopietns draudīgs faktors – cikliskā ārējā kosmiskā iedarbība, kas destabilizē mūsu planētas kodolu. Pirmo reizi šo informāciju Alatra mums sniedza pirms 10 gadiem, un šobrīd to apstiprina analoģiskā aktivitāte uz citām Saules sistēmas planētām. Viņi par to runāja pirms 10 gadiem, un tikai nesen mēs spējām piefiksēt šīs izmaiņas uz citām planētām. Ja mēs turpināsim ignorēt šīs zināšanas, pasaule ir nolemta iznīcībai. Lai glābtu mūsu planētu, dzīvību uz planētas un mūsu nākotni, es, Egons Čolakjans, uzrunāju visus. Mums ir nepieciešams pēc iespējas operatīvāk izveidot vienotu starptautisku zinātnes centru, būtībā starptautisku starpdisciplināru pasaules labāko zinātnieku apvienību, kas strādās pie šīs problēmas risināšanas. Mums nepieciešama ražīga dažādu zinātnes jomu speciālistu, piemēram, elementāra daļiņu fizikas, astrofizikas, neitrīno astrofizikas, planetoloģijas, klimatoloģijas, atmosfēras fizikas, okeanoloģijas, ekoloģijas, paleoklimatoloģijas, ģeofizikas, seismoloģijas, vulkanoloģijas, ģeoloģijas, hidroģeoloģijas, glacioloģijas, ģeokrioloģijas, atmosfēras ķīmijas, magnetostratigrāfijas, zemes fizikas, ģeodinamikas, tektonikas, ģeomehānikas un daudzu citu nozaru apvienošana. Mums ir vajadzīgi šīs pasaules labākie prāti, kas spēj domāt neierasti un inovatīvi. Ir vajadzīgi cilvēki, kas ir gatavi sadarboties un rīkoties visas cilvēces interesēs. Sekmīgam un efektīvam vienotā starptautiskā zinātniskā centra darbam kritiski svarīgi nodrošināt tā optimālus funkcionēšanas apstākļus. Principiāli svarīgi ir nodrošināt zinātnisko komandu ar neierobežotu pieeju visiem zinātnes resursiem, nodrošināt netraucētu piekļuvi visām observācijas platformām, neatkarīgi no to nozīmes un rakstura, ieskaitot satelītu sistēmas, teleskopus, seismogrāfus, laboratorijas, taču neaprobežoties tikai ar to. Šādas prasības saistītas ar to, ka vienotajam starptautiskajam zinātnes centram būs jāaptver viss pētījumu klāsts, no elektromagnetiskā lauka un piezemes telpas izpētes līdz seismiskās aktivitātes un procesu novērošanas, kas notiek Zemes kodolā. Būtiskākais papildinājums tam būs pilnīgas piekļuves nodrošināšana esošajām izcilības tehnoloģijām, ieskaitot tādu institūciju kā CERN, NASA, Roskosmosa un Ķīnas Nacionālās kosmosa administrācijas tehnoloģijas, bet neaprobežoties tikai ar tām. Lai efektīvi sasniegtu mērķus un risinātu uzdevumus, kas izvirzīti vienotā starptautiskā pētniecības centra priekšā, absolūta nepieciešamība ir neierobežots finansējums zinātniskajai darbībai, bez jebkādas pētniecības procesa kontroles vai iejaukšanās tajā no politiķu vai korporāciju puses.
Jānodrošina absolūta zinātniskās pētniecības darbības autonomija, kuras procesā mēs, zinātnieki, uzņemamies pilnu atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem. Pateicoties zinātniskā kolektīvā Alatra plašajiem pētījumiem un solīdajai pieredzei, pētījumi sāksies nevis no tīras lapas, bet no nopietna sākuma punkta, kas balstīts uz Alatra zinātnieku zināšanām un pieredzi. Viņu piedāvātā jaunā pieeja fizikai pārsniedz kvantu mehānikas robežas un tādējādi paver nepieciešamos apvāršņus visiem mūsu pētījumiem, jo galvenais mūsu priekšā stāvošo uzdevumu risinājums ir tieši aizkvantu līmenī. Gribu uzsvērt, ka es pilnībā apzinos šīs informācijas nozīmīgumu un mūsu atbildību par mērķtiecīgu tās izmantošanu, vienīgi sabiedrības labā. Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu zinātnes sasniegumi nonāk nepareizās rokās un tiek izmantoti destruktīvos nolūkos. Tieši tāpēc mums darba gaitā rūpīgi jāievēro stingra konfidencialitāte un jānodrošina pienācīga aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi mūsu pētījumiem. Konfidencialitāte ir ārkārtīgi nepieciešama, lai visi mūsu sasniegumi tiktu izmantoti tikai cilvēces glābšanai un katra cilvēka dzīves tālākai uzlabošanai uz planētas. Nevis jaunu bruņojuma veidu izstrādei un radīšanai, kas tiktu vērsti pret cilvēci. Pateicoties Alatra, mums šodien ir iespēja apturēt globālās klimata kataklizmas. Mums ir iespēja izmantot šo iespēju, lai izdzīvotu kā cilvēce. Zinātniskajai informācijai, kādas ir šai kopienai, ir milzīgs potenciāls, kas ļauj būtiski pātrināt to mērķu īstenošanu, kuri mums stāv priekšā šodien. Tā kā mums jāatrod risinājums uzdevumiem, kas pārsniedz kvantu robežu un prasa no mums visaugstāko zināšanu un prasmju līmeni. Mums būs jāveic milzīgs darbs, jāatrisina daudzi sarežģīti uzdevumi. Mūsu darbs nebūs viegls vai ātrs. Mēs saskarsimies ar daudzām grūtībām, šķēršļiem un riskiem. Bet mums tam ir jābūt gataviem, un mēs nedrīkstam padoties. Mums jābūt drosmīgiem un neatlaidīgiem, mums jāsaliedējas vienā veselumā, mums ir jābūt zinātniekiem, kas glābs pasauli. Vienota starptautiska zinātniskās pētniecības centra operatīva izveidošana un tā aktīva darba tūlītēja palaišana ir ķīla mūsu vitāli svarīgā uzdevuma sekmīgai izpildei. Uzsvēršu, ka jebkura kavēšanās vienotas zinātniskas grupas saskaņošanas un veidošanas procesā kritiski samazina iespēju sasniegt nepieciešamo rezultātu. Es aicinu visas ieinteresētās puses rīkoties operatīvi un efektīvi, lai nodrošinātu vislabākos apstākļus mūsu kopīgo pētījumu veikšanai, kas vērsti uz visas cilvēces glābšanu. Cienījamie kolēģi, draugi, šodien es, Egons Čolakjans, vēršos pie jums ar vissvarīgāko un steidzamāko aicinājumu cilvēces vēsturē. Es gribu uzrunāt visus pasaules zinātniekus, tos, kuri prot atšķirt patiesību no meliem, kuri saprot, kas notiek ar mūsu planētu, kuri zina par reāliem klimatiskā kolapsa draudiem, turklāt arī saskata perspektīvas cilvēces nākotnei. Es vēršos pie tiem, kas savu dzīvi ir veltījuši zinātnei un praksei, un pie tiem, kas nebaidās meklēt patiesību. Es aicinu jūs apvienoties, lai glābtu visas cilvēces nākotni, glābtu jūsu bērnu un mazbērnu dzīvības. Izmaiņas, kas notiek mūsu planētas kodolā, ir neapšaubāms fakts. Mūsu kolektīvās iejaukšanās trūkums neizbēgami novedīs cilvēci līdz bojājējai. Šobrīd vienīgie, kam ir iespēja sniegt reālu risinājumu šai katastrofālajai situācijai, ir zinātnieki. Pareizais un vienīgais risinājums šai problēmai ir atkarīgs no talantīgiem un vienotiem zinātniekiem, kas nodrošināti ar neierobežotiem zinātnes un finanšu resursiem. Mums pēc iespējas ātrāk jāizveido vienota zinātniskā kopiena, brīva no politisko ambīciju un ekonomisko interešu ietekmes. Mums jādarbojas kopā kā vienotam spēkam, vienotam saprātam un vienotai sirdī. Mēs nevaram atbildību par šīs vitāli svarīgās problēmas risināšanu pārlikt uz politiķiem, kas inicijē šķelšanos un konfrontāciju sabiedrībā. Mēs nevaram atļauties tērēt savu dārgo laiku un resursus nelietderīgai bruņošanai un nebeidzamiem militāriem konfliktiem un nesaskaņām. Mēs nevaram ignorēt klimatiskos notikumus, kas attīstās un pieņemas spēkā uz mūsu planētas. Ja mēs šodien tos ignorēsim un turpināsim postīt mūsu planētas ekosistēmu, dzenoties pēc varas un materiāliem labumiem, tad mūs tāpat kā visu dzīvo uz Zemes, neglābjami gaida bojājēja.
Es aicinu visus zinātniekus, kuriem rūp cilvēces liktenis, pievienoties vienotai starptautiska zinātnes centra izveidei. Tā mērķis ir veikt zinātniskus pētījumus un risināt globālo klimatisko draudu problēmas. Tuvākajā laikā manā mājaslapā jūs varēsiet atrast visu nepieciešamo informāciju par šo projektu, kā arī apkopojumu un citu dokumentu iesniegšanas veidlapas. Es gaidu jūsu atbildi, ja jums tiešām rūp cilvēces nākotne. Mums ir ārkārtīgi nepieciešams izveidot vienotu zinātniski pētniecisko centru, kas strādās pie mūsdienu sarežģītākās un aktuālākās problēmas risināšanas. Atsevišķi es vēlos uzrunāt visu valstu līderus. Zinātnes un cilvēces vārdā es, Egons Čolokjans, vēršos pie jums pasaules valstu līderiem ar uzstājīgu aicinājumu aprociet kara cirvjus un sēdieties pie sarunu galda. Ir pienācis laiks domāt par vienotu pasaules ekonomiku un konsolidētu vienotu pasauli. Tā nav tikai manu uzskatu paušana, tas ir neapstrīdams nosacījums, lai nodrošinātu mūsu planētas izdzīvošanu. Es arī iesaku atrast sevī drosmi un pievērst pastiprinātu uzmanību radošas sabiedrības modelim, kas piedāvā milzīgas perspektīvas attīstībai un labklājībai gan visai sabiedrībai, gan katram cilvēkam atsevišķi. Tomēr tā ir nākotne, bet šobrīd mēs atrodamies uz pasaules katastrofas robežas, kas var novest pie tā, ka Zeme atkārtos Marsa likteni. Uzsvēršu, tie nav nepamatoti paziņojumi. Tas ir fakts. Šodien jums jau ir jāapzinās, kāds darba apjoms ir jāveic zinātniekiem, lai šo scenāriju novērstu. Lai to izdarītu, zinātniekiem būs nepieciešami visi pieejamie resursi, ieskaitot tos, kas šodien tiek novirzīti kariem, bruņošanās sacensībām, kā arī izkrāpti korupcijas schēmās. Šāda mēroga uzdevuma īstenošana prasa nodrošināt zinātnieku rīcības brīvību un pētniecības procesa konfidencialitātes saglabāšanu. Mums vajadzīgs jūsu atbalsts. Ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk izveidot starpdisciplināru daudzvektoru mehānismu mūsu planētas glābšanai, piesaistot labākos zinātniekus no dažādām pasaules valstīm. Svarīgi rīkoties operatīvi un saskanīgi. Lai atrisinātu šo problēmu, mums maksimums ir 10 gadi. Tāpēc es ceru, ka šodien mani sadzirdēs ne tikai valstu vadītāji, bet arī visi žurnālisti, ārlietu ministriju un drošības dienestu darbinieki. Pirms 10 gadiem mums vajadzēja sākt veidot vienotu starptautisku zinātniskās pētniecības centru, kad Alatra pirmo reizi cēla trauksmi par globālajiem klimatiskajiem draudiem. Tad mēs nereaģējām uz viņu brīdinājumu. Es patiesi ceru, ka šodien mums pietiks gudrības un apdomības ieklausīties un pārdomāt daudzus mūsdienu pasaules kārtības aspektus cilvēces izdzīvošanas labad. Mēs ieejam klimata katastrofu eksponenciālā pieauguma periodā, kas padara aktuālu un neatliekamu jautājumu par vienota starptautiska glābšanas dienesta izveidi. Tāpat šobrīd dziļu analīzi un operatīvu izstrādi prasa vienotais ekonomikas modelis. Beidziet provocēt nesaskaņas un strīdus. Tagad ir laiks apvienot pasaules sabiedrību vienotas ekonomikas sistēmas ietvaros. Ceļš uz šo apvienošanos šobrīd ir atkarīgs no jums, un veidi, kā šo mērķi sasniegt, arī ir jūsu rokās. Pienācis laiks atvērt robežas cilvēku brīvai pārvietošanai. Klimatiskā migrācija ir dabisks process, kas tuvākajos gados tikai pastiprināsies. Un nepieciešamo apstākļu radīšanai, tās īstenošanai ir izšķiroša nozīme. Laiks uzrotīt piedurknes un sākt strādāt cilvēces glābšanas vārdā, nevis rūpēties par savām kabatām un aizstāvēt ietekmīgu grupu intereses. Tagad ir katra atbildības laiks. Mēs varam atrast izēju no šī fatālā klimata kolapsa. Kā zinātnieks es to saprotu, bet, lai to izdarītu, ir jārada nepieciešamie priekšnoteikumi. Tāpēc es vēršos pie pasaules līderiem ar aicinājumu radīt visus apstākļus vienota starptautiska zinātniski pētnieciskā centra izveidošanai. Tas ļaus izciliem zinātniekiem no visas pasaules apvienot savus centienus un novērst planētas un visas cilvēces bojāēju. Mēs strādāsim pilnīgas konfidencialitātes apstākļos, jo ceļš, uz kura stājamies, sniedzas ārpus pat kvantu fizikas robežām.
Tas ir daudz dziļāks. Pateicoties Latra sniegtajām zināšanām, mēs saprotam, kurp virzīties tālāk mūsu pētījumos. Es jūs uzrunāju nevis kā prezidentus, bet kā cilvēkus. Cilvēkus, kas vēlas dzīvot un dot dzīvību saviem pēcnācējiem. Cilvēkus, kuri vēlas redzēt dzīvu zemi, nevis sarkanu nedzīvu tuksnesi. Cilvēkus, kuri grib būt radītāji, nevis postītāji. Cilvēkus, kas vēlas būt daļa no vēstures, nevis tās beigas. Es jūs aicinu, ieklausieties manos vārdos un radiet apstākļus vienota starptautiska zinātniski pētnieciskā centra izveidei. Šī ir mūsu pēdējā iespēja izglābt pasauli. Ir jārīkojas ātri, neizstiepjot lēmumu uz gadiem un mēnešiem. Tie, kas vēl nav sapratuši mana vēstījuma būtību, ātri sapratīs, kad uz viņu mājas sliekšņa parādīsies klimatiskais cerbers. Tie, kas neatbalsta manus vārdus, ātri sapratīs savu kļūdu. Bet par šo viņu fatālo kļūdu atbildēs viņu tuvinieki un piederīgie un viņi paši. Ja mēs zaudēsim šos nākamos gadus, mēs zaudēsim mūsu planētas nākotni un līdz ar to arī katra no mums dzīvību. Un tāpat es vēlos uzrunāt visus cilvēkus, katru cilvēku pasaulē. Šodien es, Egons Čolakjans, uzrunāju jūs nevis kā dažādu tautu, reliģiju vai politisko spēku pārstāvjus, bet gan kā vienotu cilvēci, kā līdzpilsoņus, kas dzīvo uz vienas unikālas un neaizsargātas planētas. Es aicinu jūs atbalstīt vienotu, starptautisku zinātniski pētnieciskā centra izveidi un atbalstīt savu valstu vadītājus šīs starptautiskās iniciatīvas atbalstīšanā. Tas nav tikai projekts, tā ir mūsu kopējā atbildība un mūsu iespēja izdzīvot. Mēs nevaram atļauties tērēt laiku uz konfliktiem, strīdiem un šķelšanos. Mēs nevaram atļauties ignorēt faktus, pierādījumus un brīdinājumus. Mēs nevaram atļauties būt vienaldzīgi pret cilvēces un katra mūsu likteni. Mums ir jāmaina pasaule, un šim nolūkam mums kā sabiedrībai ir jānobriest pēc iespējas īsākā laikā. Tagad ir laiks sadarbībai, nevis konkurencei. Mūsu sabiedrību ietekmē mākslīgi radītas manipulācijas, kas mūs šķeļ un kurina naidu starp mums. Tās tiek darīts, lai kalpotu noteiktu grupu vai individu sautīgām interesēm, bet mēs nedrīkstam pakļauties šīm manipulācijām. Šobrīd mēs esam globālu briesmu priekšā, kas apdraud visu cilvēci. Ja nomirs mūsu kaimiņš, kuru mēs ienīstam, tas neko neizmainīs, jo mēs nomirsim kopā ar viņu. Tad kāpēc mums jāienīst? Nē, šobrīd tam nav laika. Tāpēc es lūdzu, aizmirstiet iepriekšējās ķildas, sāciet visu no tīras lapas, atbalstiet tos, kas gatavi strādāt kopīgam labumam. Atbalstiet prezidentus, kuri iestājas par vienota starptautiska zinātniski pētnieciskā centra izveidi. Atbalstiet zinātniekus no visas pasaules viņu vienotajā centienā glābt mūsu pasauli. Tagad ir izšķirošais brīdis mūsu planētas un visas cilvēces dzīvē. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu šo pasauli un saglabātu mūsu nākotni. Paldies, lai Dievs un zinātne mums palīdz!